Man patīk. Man patīk tas, ko es daru. Man patīk tas, kas ir izdarīts. Es mostos katru rītu 5, neatkarīgi kāds ir laiks. Un es braucu šeit ar lielu prieku un ar mīlestību. Tas man nav grūti. Es šeit nebraucu risināt problēmas, es šeit braucu domāt, kā es varētu attīstīt, uzlabot, lai būtu foršāk. Gan strādniekiem, gotiņām un pašam sev. Tēvam bija tas jautājums, Raimond, ko daram? Es saku, labi, ejam. Un es iestājos Priekuļu lauksaimniecības tehnikumā. Un pēc tam aizgāju uz Jelgavu pa veterināru ārstu. Un tad 2000. gadā uzbūvējām lielo fermu. Un tad 2022. gadā mēs viņu paplašināju un ieliku 3 laukšanas robotus. Govis ir 148 uz doto brīdi šodien slaucās robotā. Un kopā ir 400 lopi, kas ir ar visiem teļiem un cietstāvus gotiņām un telītēm un visu atražošanas saimniecību. Ļoti labi tas, kad vienu brīdi bija noteikumi, kad vajadzēja tikai specializēties, kad nevarēja vienā kūtī būt cūkas, aitas un kāzas un vēl govis. Tās bija PVD prasības, un tad mēs specializējāmies uz piena lopkopību. Viens pats tu nevari būt karotājs. Tu vari nospraust mērķi, virzienu, bet tev vajag atbalstu. Pirmkārt, tā ir mani darbinieki, tā ir mana mamma, tā ir mana ģimene, kas mani saprot, jo ir tas trakais laiks, tas pusgads, kas no māja līdz oktobrim, ja, kad ir jārukā, kad tu neesi mājā, kad tev atkrīt brīvais laiks. Bet ir atkal otra puse, kad ir atkal otra daļa, ja, kad ir 6 mēneši brīvāks, kad ir gandarījums, kad tu vari priecāties par sagatavoto labo skābarību, kukurūzu, par sieniņu un tādā veidā. Saproti, viss tā lauksaimniecība sastāv no tādiem maziem sīkumiem. Nav tādas lielas lietas. Tu atnāks un atvērs kā grāmatu un būs baigi forši. Ja? Sīkums. Un tu nedrīkst tam katram sīkumam pateikt, davai šito nē. Tas neder, tad viņš atkal nestrādā. Tad atkal citas lietas pavalkās līdzi un tas sanāk tas pats, kas ar to mikro izņēmumu, ja? Aiziet pa pieskaru visu. Lauku saimniekam ir jābūt saimniekam it visā un viņam ir jābūt klāt. Viņam ir jāzina visi procesi. Uz doto brīdi man strādnieks, kas man baro lopus, ir aizgājis atvaļinājumā. Un atvaļinājumā aizvietoju es. Es pats no rīta kāpju 7 traktorā, es pats baroju lopus, pats visu apkopju, visu izdaru. Un tad tu saproti, kur labāk investēt brīvos līdzekļus, lai uzlabotu darbu savam strādniekam, lai būtu labāk, lai būtu ērtāk. Un ja tu pats nedarīsi un nepārzināsi un nebūs tajā procesā, tad tas tikai laika jautājums, kad tas viss apstājās. Ja? Tu vari aizbraukt uz nedēļu 2, bet tad ir gan mudīgi jābūt apakaļ. Vajag komandu, tajā pašā, kaut vai to pašu Baltika Agro mēs varam pieminēt, kas ļoti smalki, skrupulozi pieiet tai lietai. Mēs tiekamies, mēs izrunājam, saprotam, ko kā vajag labāk, ko mainām, ko papildinām, ko darām, ko pieliekam, ko noņemam. Arī tas, lai būtu draudzīgs man maciņam, jo lielākā naudas, tā pašizmaksas lielāka veido no kombikoms, piena kombikoms. Ja? Un tad, lai varētu to visu sabalansēt, un tad mēs atrodam to labāko veidu. Un es esmu ļoti priecīgs par to, ka man ir tāda laba komanda apkārt. Ja? Latviešiem vajag cienīt sevi un patērēt pašiem savu Latvijā ražoto pienu. Jo, ja Vācija, Itālija ir tā, ka viņi paši patērē 80% no savu saražotā un 20% viņiem aiziet kaut kur eksportēt, tad mums ir otrādāk. Mēs 80% mums kaut kur jāeksportē un 20% mums ir tikai 20 mēs paši patērējam. Un līdz ar to tāpēc mēs tam zemniekam nevaram samaksāt to augstāko summu, tāpēc, ka mēs paši patērējam. Mēs aizējam uz Maksimu, mēs aizējam uz Lidlu, iepērkam no Polijas atvesto pienu
bet paši savi jau nepatērējam. Tāpēc jābūt ir tādiem lepniem, patriotiskiem, jāatbalsta vietējie ražotāji. Tāpēc arī kombikorms jāpērk no Baltika Agro. Nu kā, tā arī ir. Baltika Agro iepērk graudus no Latvijas zemniekiem. Viņi nepērk ar kuģiem no Baltkrievijas, Ukrainas vai Krievijas vai kaut ko tur. Jā, jūs samaksājat, jūsu kombikorms nav lētākais. Nav, bet viņš ir kvalitatīvākais, tāpēc, ka viņš ir no Latvijas zemniekiem. Un, kā mēs zinām, ir jāēd tas, kas aug tavā reģionā. Jābūt pozitīvam. Es esmu no savas dabas pozitīvs, es raugos uz visu pozitīvu, un nav ko čīkstēt, ir jādara.